Limēt masīvkopļu plātnes svarīgi ir ievērot šķiedra virzienu. Šeit ir uzzīmēti divi varianti, kur no gala skatoties masīvkopļu plātnē ir salimēts līstītes. Pirmais variants ir pareizais, jo katra nākošai līstei ir serda panīša slikta, līdz ar to šī plātne pati sevi stabilizē, šķiedrām izplašoties un saraujoties, līdz ar to šis variants ir stabilāks. Savukārt šis variants nav pareizs. Kāpēc? Tāpēc, ka serdes ir visas uz vienu pusi liktas un tā arī salīmētas, līdz ar to rezultāts šādai plātnei būs šāds. Viņa izlieksies uz vienu pusi. Šeit esmu sagatavojis košu masīvu koksnes līstes, kuras ir pareizi saliktas, tātad pamīšus, serdes ir liktas, lai materiāls varētu sevi stabilizēt. Un vienmēr svarīgi arī šādām plātnēm, ja vairogiem, ir uzzīmēt galvenie trīs stūri šādā veidā, lai pārvietojot detaļas vai uzklājot līmi, netiktu sajauta šī te svarīgā secība. Šajā demonstrācijā tiks izmantota PVA D3 līme. Tad pirmais solis ir sagatavot visas vajadzīgās līstes, līmējumus materiālus. Ir arī sagatavota otiņa, rullītis, slapja drāna un arī riežu līstes, lai izlīdzinātu vairogu, lai uzliekot spīļu spēku, vairogs neizliektos un netikt sabojāts. Tātad pirmais solis ir līstes salikt uz šaurās kabatītes, šādā veidā. Galējo līsti atstājam šādā pozīcijā un tātad arī uzliekam virsū līmi. Līme ir jāliek ne par daudz, ne par maz. Ja līme ir par daudz, pārāk daudz līmes tiek izspiest, līdz ar to var apgrūtināt tīrīšanu. Savukārt par maz līmi radīs sliktu līmšuru, nestabilu. Tātad rullīti mēs arī varam izlīdzināt. Šīs līstes ir ēvelētas pirms nepilnām 2 stundām. Tas ir svarīgi zināt, jo līmšūras šādi atstājot darbnīcā nesalīmētas, ar laiku oksidējās un var rasties nekvalitatīva līmšūra. Tāpēc tikko ēvelētas līstes arī ir uzreiz jālīmē. Vai vismaz pēc iespējas ātrāk. Tātad apmēram šādu uzklājam PVA līmes kārtu. Liekam vairogu kopā. Es izmantošu arī ātrās fiksācijas spīļus, lai vieglāk nopozicionētu palīgu līstis.
Šeit mēs varam likt virsū un saspiest vairogu ar parastajām vītņas pīlēm, kurām ir papildus funkcija šādi te, lai uzlikt vēl lielāku tādu spiedienu uz līmējumu detaļu. Tātad vispirms uzliekam līmes pīles galos. Un tālāk varam uzlikt, cik vien līmes pīles varam ietilpināt. Iemesls tam ir PVA līmei svarīgi ir kvalitatīvs spiediens uz līmšuviem, jo lielāks spiediens, jo izturīgāk līmšuvi. Svarīgi ir arī, lai līmes pīles ir pēc iespējas paralēlākas kādai plaknei, līmējumai detaļai, jo, ja es mēģinātu, piemēram, līmes pīli kaut kā slīpi likt, tad arī tā detaļa tiks slīpi salīmēta, vai varbūt kaut kāda nobīda. Tātad rezultāts izskatās apmēram šādi. Laba prakse arī līmētām detaļām ir pierakstīt kaut vai zīmolu laiku klāt, ciklus tad ir ielikta detaļa līmēties, lai jau pēc ražotāja paredzētā laika detaļu var ņemt ārā no spiediena un spīlēm un jau lietot citām vajadzīgām detaļām. PVA līmē apmēram ir 30 minūšu laiks atkarībā no telpas temperatūras un mitruma pakāpes. Tad jau spīles drīkst ņemt nost. Savukārt, ja ir vēlams šis te pilnās līmes kristalizācijas rezultāts, kur viņi jau sacietē un var apstrādāt jau darbmašīnām, tad jau būtu jāgaida vismaz 2 stundas, lai varētu ēvelēt, zāģēt, frēzēt un tālāk apstrādāt.